Daugavpils uz gadu kļuvusi par Latvijas Lielo pilsētu asociācijas prezidējošo pilsētu. 29. jūlijā Rotko muzejā aizvadīta asociācijas biedru sapulce, kurā Daugavpils valstspilsētas pašvaldība pārņēma prezidentūru no Ventspils. Latvijas Lielo pilsētu asociācija dibināta 2001. gadā ar mērķi veicināt Latvijas valstspilsētu sadarbību, pārstāvēt to kopīgās intereses un sekmēt pieredzes apmaiņu ekonomikas, pašvaldību pārvaldības, infrastruktūras, izglītības, sociālajā un kultūras jomā. Asociācijā darbojas 10 Latvijas lielāko pilsētu pašvaldības, un tās prezidentūra tiek nodota rotācijas kārtībā reizi gadā. Daugavpils vadīs organizācijas darbu līdz 2027. gada jūlijam, pievēršot īpašu uzmanību valstspilsētu interešu pārstāvībai, investīciju piesaistei un reģionu attīstībai. Šobrīd mūsu galvenais mērķis, protams, ir virzīt tos svarīgākos jautājumus, kas skar Daugavpili, austrumu pierobežu un tos jautājumus, kuri ir aktīvi arī valsts dienas kārtībā. Protams, tas ir jautājums par pilsētas attīstību, par pilsētas attīstības projektiem. Protams, mums interesē piesaistīt lielāku gan valsts uzmanību reģionā, gan lielāku Eiropas finansējumu, būvējoties, attīstoties, uzlabojot ceļus, skolu infrastruktūru, rūpējoties par finansējumu arī ārstniecības iestādēm, Daugavpils reģionālai slimnīcai, cīnoties par jaunu pašvaldību izdīdzināšanas mehānismu, lai pašvaldības spētu nodrošināt pamatfunkcijas un sniegtu lielāku atbalstu mūsu iedzīvotājiem. Un šo iespēju arī šī gada laikā mēs kā Daugavpils, kā prezidējošā pilsēta, plānojam ļoti aktīvi izmantot. Līdzšinējā prezidentūras pilsēta Ventspils uzsver, ka arī turpmāk asociācijas darba centrā jābūt ekonomiskajai attīstībai. Galvenais jautājums, pie kā vajadzētu un ko vajadzētu darīt, pirmkārt ir tā ekonomiskā izaugsme. Ja? Jo bez ekonomiskās izaugsmes nebūs arī reģionos izaugsmes. Daugavpilī jābūt ir aktīviem, un es zinu, ka Andrejs Elksniņš tāds arī ir. Viņš arī vienmēr visās kopīgās sanāksmēs uzstājas ar savu viedokli. Tā kā es domāju, ka viss būs kārtībā un Daugavpils ļoti labi noturēs šo gadu, savu prezidentūras laiku. Sapulcē piedalījās arī viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Viņš uzsvēra, ka pašreizējā ekonomiskajā situācijā pašvaldību un valsts cieša sadarbība ir īpaši nozīmīga. Es teiktu tā, ka kopumā Daugavpils nepārņem šo prezidentūru vieglā laikā. Tā kā tie darbi ir ļoti nopietni. Un galvenais uzdevums, manuprāt, ir ekonomika. Ekonomika pirmkārt, lai mums nesamazinātos darba vietas, tas ir nultais jautājums. Un otrs jautājums - darīt visu iespējamo sadarbību ar valsti, valdību, lai radītu jaunas darba vietas. Būs jaunas darba vietas, būs budžeta ieņēmumi, būs nauda militārai aizsardzībai, cilvēku sociālai aizsardzībai. Un kopumā visi jutīsies drošāk. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tikšanās laikā asociācijas biedri ar ministru pārunāja pašvaldībām aktuālos jautājumus, iepazinās ar mūsu pašvaldības īstenotajiem attīstības projektiem Daugavpils cietoksnī, bet dienas noslēgumā apmeklēja pilsētas lielākos uzņēmumus. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.